Šodien Valmierā pilsētas svētku laikā viesojas ZAO vides iniciatīvas 100 darbi Latvijai vēstneši, kuri nevien informē par 100 labajiem vides darbiem, bet piedāvā arī iespēju iedzīvotājiem asināt prātu dažādos vides jautājumos. Vīde, dabas aizsardzība, atkritumu šķirošana, dažādi augu un dzīvnieki un citi jautājumi, uz kuriem atbildes šoreiz meklēja Valmieras pilsētas iedzīvotāji un viesi. ZAO vides vēstnieki ar interaktīvu spēli par dažādiem ar vidi saistītiem jautājumiem šovasar viesojas vairākās pilsētās, un mērķis 3 gadu laikā līdz Latvijas 100-gadai pabūt visās 28 ZAO pašvaldībās, informējot iedzīvotājus nevien par 100 labajiem vides darbiem, bet arī aicinot spēlēt izglītojošu spēli, kurā nevien iespējas pārbaudīt savas zināšanas, bet arī iegūt jaunas. Vienā pusītē ir jautājums, un griežam otrā pusītē ir atbildu varianti, ir jāpasaka A, B vai C, kurš jums liekas tas pareizais? B. Kā arī ir? Es uzzināju, ka cik procenti cilvēkiem ir ūdenī, iekšā atrodas 72%, un tad vēl es nezināju, kas ir ekoloģiskās pēdas. Tas nozīmē to, ka tas ir ko ietaupi, kā palīdz dabai, piemēram, tu vai braukt ar sabiedrisko transportu, vai braukt ar riteni. Daudz bija skolā mācījusies un tā kā aizgāja, visi varēja saprast, bet bija daži jautājumi vai grūtie, kurus nevarēja saprast. Būtībā arī kaut ko jaunu uzzinājāt, vai ne? Jā, un, piemēram, man bija tā, ka es vienkārši minēju, man palīdzēja mana vecāmama, un tad, jā, sanāca. Es uzzināju jaunu, tad, kad ir tāds tā kā zaķis virsū, kad tas ir tā, ka neizmanto pārtikā gaļu. To es uzzināju jaunu, tur man visur veicās. Atbildot uz 3 jautājumiem, katrs spēlētājs saņēma sēklu paciņu, kurā dažādu garšaugu vai puķu sēklas. Tās ZAO vides vēstnieki aicina iesēt dārzā, pagalmā, puķu kastē vai kādā citā tām piemērotā vietā, tādējādi padarot skaistāk apkārtējo vidi un Latviju. Laimēju piparmētru sēklas un iesēšu dārzā pie vecās mammas. Sēklas, krizantēmas un tā puķis, un viņai ir, kas tā? Man ir atraitnītes. Kas tā bija? Petūnijas. Petūnijas mazai. Var iestādīt viņu? Jau. Iestādīt un audzētu. Grasties to arī darīt, Jā. Jā. Es laimēju kaut kādu koku, es pats nezinu, kas tas tāds ir. Tev bija, Pirmo reizi tādu redzu. Bet sēsi, ja kaut kur? Jā, mēģināšu. Es dabūju baziliku. Zini, kas tāds ir, ja? Nezinu, bet es viņu iesēšu pie krusmātes nākamgad dārzā viņas. ZAO vides iniciatīva 100 darbi Latvijai uzsākta, lai līdz Latvijas 100-gadai iedzīvotāji, apvienojot savas idejas, resursus, spēku un zināšanas, kopīgi paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides labiekārtošanā un izglītībā. Pievienoties iniciatīvai var jebkurš, kas ceļā uz Latvijas 100-gadi vēlas paveikt ko paliekošu un nozīmīgu. Ja mēs gribam apkopot, teiksim, ZAO pašvaldību teritorijā, kas ir gan Ziemeļvidzeme, gan Latgale, visus vides darbus, kas tiek veikti šajās pašvaldībās, un arī aicināt cilvēkus individuāli pieteikties, un šajā projektā tādā veidā viņi, teiksim, tiek iemūžināti Latvijas vēsturē. Ja kādreiz būs kādi jautājumi par to, kas notika vides jomā uz Latvijas 100-gadi, tad šeit būs apkopoti pilnīgi visi darbi, kas tika veikti šajā vides jomā. Un mājaslapā ir arī apskatāma interaktīva karte, kur jau ir pieteikušies jau, man šķiet, vairāk kā 20 dažādi darbi no dažādām pilsētām, kur ir, ja katrs, teiksim, tie, kas ir veikuši, uziet uz šo mājaslapu un tuvāk pietuvinot, viņš sevi tur var atrast, kur ir darba veicējs, darba nosaukums un arī kāda bilde pievienota klātī. Tā kā katrs var, teiksim, ja blakus rajons nezinu, ko dara tajā rajonā, viņš var ieiet, apskatīties, varbūt smelties kādu ideju un arī paši izdomāt kādus interesantus darbus un pieteikties. Vēl pēdējo reizi šovasar ZAO vides vēstnešus varēs sastapt 27. augustā AP.